Tātad šitas ir otrais video šodien. Bijām nopeldēties atkal un cenšamies tagad laist aizsumu. Skatāmies, cik viņam mēs jau vienu reizi mēģinām, šitā būs otrā. Aizgāja ar otro. Ir. Labi, filmē ceļojusi. Es reāli brīnos, ka viņš iet. Jā. Smogs forši, miksaviņš. Nu, ko braucam uz priekšu, viss ir. Jā. Tā mašīna brauc. Vai tagad atlac? Ielēc ar grafikiem. Jā. Mašīnītes. Es tādu man tāds laukos ir vairāks. Tā, patīk, mašīnas ir. Atpakaļ ceļš vienmēr ir ātrākais. Jo. Tas ir. Mēs te bīgi pabraukāsim vēl par pilsētu. Nu, ko 1. janvārī būs jāsam 20 gadi? O, jā. Šitai vajag viņam 20 gadi. Jā. Jo nu tā sanāk. Jo. Tā sanāk. Tā sanāk. Šitas stils baigoj. Aiziet pilni jaudu. Dodam virsū. Un tagad kalniņš. Tagad kalniņš. Mēs skatāmies, jums patīk tie vairāk tie garākie video. Jā. Un tā jau ir loģiski. Agrāk bija otrādāk, agrāk tieši mazie bija tie populārākie. Es gribu jums visiem paldies pateikt, ka mēs jau esam sasnieguši 1200 skatījumus. Jā, tas ir diezgan... Tas kur vilciens brauks. Jā. Vilcieniņš laidīs. Tikko reizi pie vilciena apstādīšos. Jā. Morē, kur vilcienīņš? Tuk. Mašīna aizmugurē. Hei, maziņa. Pauzīt, no vilciens brauc. Viņiem tā ir 1 sekunda, mums tās ir varbūt kāds 20 sekundes. Jā. Vienkārši nevienam laiku netērēt, tas liek. Jā, lai būtu video kaut cik daudz interesantāks. Kaut cik. Tie video lielāko daļu vienkārši braukš, jums tie baigi patīk. Jā. Iepriekšējā, kur mēs vienkārši braucam, bija 200. Tas ir diezgan wow. Iespaidīgi. Bet atgādinu, vēl 50 subscriberu mēs varēsim iet laivā. Es pēdējo reizi skatījos, mums bija 19, vēl 31, tad būs. Jā. Varēs laivos. Un tādu laivos mēs sēdēsim, var teikt, katru dienu. O, jā, filmēsim, kā mēs braucam. Nu labi, es negribu baigi tā salielīt mūs, un pēc tam būs tā, ka mēs ik pēc nedēļas taisīsim. Bet nu centīsimies katru dienu. Vismaz sēdēt mašīnā kaut ko pļurkstēt un kaut ko. Jo savādāk
apnīgi visu laiku tos video likt priekšā. Jā, pašvaldības Mums tikko pašvaldības policija apcina. Jā, tas ir ģirdzīgi. Un neko cilvēks sāk skatīties. Pašvaldības policija mums tikko apcina. Jopcik vienkārši. Jopcik bumbiņi. Šitas brauciens gan interesants. Mums bija vilciens, tad pašvaldības policija tagad apcina. Jā, vai ne? Mēs jau te paši lēni arī braucam, tāpēc jau šitas tās ceļš ir. Sūdīgs ceļš. Mums tā jau tas Aiksams brīnos, ka viņš iet uz priekšu. Negribās, lai tā pa bedrēm salūst viņš. Kā šitai kaut ir normāli labs. Jā. Tā kā tu teici, šeit ir puse grante, puse asfalts. Tā tikai tā ļodā granti, ceļu vienkārši samais. Var, jā. Kamēr mašīna brauc 8 5 turpināmies. Jā. Tu pa šosei tur loģiski ātrāk var. Jā, tas arī tagad tieši pilnu daudz. Norepus un tā tā. Jā. Jā, kaut ir normāli labs. Mums atkal apdzina busiņš. Viņš kā foršā sēdē, kā kāds apdzina un pēkšņi aizmugurē kāds valkās. Tas ir. Tas ir tās bieži kāds grīnā. Jā. Šodien mums būs garāks video, centīsimies vismaz cerams pusstundu. Jā, es arī domāju, 30 minūtes būtu diezgan tā ok. Braukšana būs runāšana, pateikšana. Tu zini, mums arī tie tur, subtitrīna video. Jā. Anglisku tulkojums ir. Jā. Bet mums uzreiz arī rādās Latvijas to, ko mēs esam teikuši. Jā. Es ļoti gribu jums visiem pateikt, kas vēl skatās, paldies par visu šito atbalstu. Jūs reāls brīdināt visu, vienkārši priecīgi skatīties, ka tik daudz skatījumu, laiki, mums 60 laiki. Kā mazais kanāliņš šaubu nav. Jā. Ar skatījumiem, sekotājiem, ar visu. Jūs droši komentējiet video komentāros, ko mums darīt. Jā. Šodien mēs iztaisījām video, kā viens cenšas gribēja pilnu apskatu uztaisīt. Mēs to video izdarījām. Jūs varat uzrakstīt, nezinu, Vienkārši ieiet mūsu kanālā un tur būs pilna apskate. Nezinu, ko piemēram varētu tā normāli uzdot, ko mēs varētu izdarīt. Jā, izņemot to vienu čalku jautājumu, viņš būs 110, tad tā nevar. Nav no Aiksams knapi varat augstāties uz 80 iet, mēs neesam izmēģinājuši. Davai, ārā no atkal. Tāpēc, kaut ko tādu nebanālu, ko mēs tiešām varam izdarīt. Roivo! Šajā momentā varētu uzrakstīt komentāros, uz cik mēs laižam. Šajā momentā. Nevis patīt video uz priekšu, bet tieši šajā momentā uzrakstīt, uz cik mēs braucam! Blin! Tev gan ir iekšspiest. Mums uzvilka viņš uz 70, tikko bija 70. Jā. Mēs šitā pilsētā nedaram tikai ārā, jo te jau Jā, pilsētā mēs tā taču nevaram darīt. Mēs pa pilsētām uzmanīgi braucam, protams. Tieši šitā mašīnas baigi masīvē, kur tikai viena ir. Un dažreiz te ir vairāk, bet tu pagaidām vienajām. Jā, tur arī nebija mājas, kāds, tāpēc šitā ir mājas, tāpēc šitā tā kā mierīgāk brauc. Tur pa kreisi lidosta ir jūrmās, bet tas sauc vienkārši stulkumā. Jā. Tu būs jau 10 minūtes. Tur arī kaut kāds gerīs stāv. Arī mopēda auto. Mošli geriju nopirkt, tas ir lētāks, ne? Par S8. Pēc 6 stundām var nopirkt to populāro XS sportu. Man vajag vismaz Aiksamu. Nevis Aiksam, bet kaut kādu mopēda auto. Arī
nav jāsauc. Nē, es nezinu. Nē, nu šitas ir kā... Un jā, kas tad? Arī ziemā būs video. Kā mēs viņu laižam klāt? Nav gadu. Es apjokoju. Stulbens. Jā, kā mēs viņu laižam klāt un cold starts mīnus, nezinu, 10 grādos, tas jau būs jau izaicinājums. Kaut kā tā. Kamēr vasarā tagad tagad braukājamies. Nu jā. Pagaidies. Nu, blīn, gandrīz, lai gandrīz 70, gandrīz. 6-8. Jā, gandrīz. Labi. Pagarī tu līdz šeit nopauzēs. Kāpēc? Nu, nebūs jau mašīnas, tad dosim visu, jā. Nē, viņš nebūs. Jā. Viņš vienalga. Cilvēki var pagaidīt 3 sekundes. Ja vienīgi, ja mēs gadam, viņam var nogaidīt savai vēlējiem. Vai brauc, saks. Jā, tur viens pašnavnieks uz ceļa stāv. Jā, šāds, ka sev nopildā. Nē, viņš brauc ar riteni, jūs idiotā. Es jau, viņš jau arī, es jau arī tā domāju, ka viņš ir riteni brauc. Nē, man likās, viņš stāv kāju. Aha. Austrijas arī klausās. Nu jā, atcerīt šoseju divas, nu jā. Pašnāvieks loši. Viņš tas pilvē normāli. Jā. Mums cilvēkiem vajag kontentu. Tā, lai viņam informācija. Kontentu. Jā. Jā, vajag kontentu. Lokas piloti. Raksta komentārās, kas tas bija pa mods. Nāks un taisni uz pilsētu. Es zinu, kas tas bija pa mods, bet raksta komentāros. Oj. Jau. Paspējām, veidu divs. Jā. Nu jā. Labi, šis nav jāgaida nopauzēju. Labi, turpinam braukt. Jā. Oj, ja jūs dzirdējāt, tad tas bija skaļi. Bardak čokiņš arī atvērās vaļā. Jā. Mēs esam sapratuši tā. Jā, Bardačoks attaisījās bedrē, tad skaidrs tā bija liela bedre. Smaga bedre priekš Aisama. Bet ja vienkārši neattaisījās, tad tā bija okei. Vēl normāli. Alfa Romeo, es domāju, tas saudīgs. Jā. Kur tā Alfa Romeo kaut kā viņa? Šodien bija traks stāsts. Es braucu mājās, ja, un kaut kāds zils Lamborghini, BMW džips, ja, tas tur brauc, gandrīz manu kreisos spoguli nolauz, črau tik dūri, ka brauca, un tur šita nevarēja arī apdzīt. Tāpēc nepērciet BMW pērca tā X-amu. Jā. Esmu tikko 65. Esmu tikko 65, tas vienkārši bija normāli. Big šķība aizgāja man. Skaties, ja kameru. Jā, skatos. Ko tu līdz uz pilsētu, netūkumā? Jā. Tur aizbraucam uz to rimīt, jā? Labi. Tikai tokst. Ko? Tur ir daudz. Jā. Tā, turpinam. Mēs brauks līdz tūkumam Rimīm. Jā. Es pastīšos, cik tie Ligērija maksā. Moši tam krāšu. Bet viņiem nav Kuboda. Es zinu, meklēšu kaut kādu dīzeļdzinēju. Kuboda on top. Es zinu, ka viņi ir labi, jā, bet saprotu, ne visiem ir tas Kuboda. Vajadzēja arī piebremzēt. Šis skaits vēl pārāk
Raivo, tas ir Chryslers, tas ir Chryslers. Viņš noteikums neievēro. Un cilvēks saprot, kādēļ viņš neievēro. Jā. Tos, ka tā ir melna mašīna, skaista. No tālum cilvēkiem apžildina acis. Mums ir zila mašīna, mums mašīna atšķiras. Nu jā, bet... Kā pārējiem ir balta, melnāts, vēlēt, mums ir zila. Mums ir zilais traktors mīnus jauda. Ar vēju... Reku mūsu draudziņš Little Joy. Mums ir vēja ņikuja. Jā. Nefilmēsim sievietes. Cik pulcas tagad? Tagad. Es nevaru pastīties. Ieregulē panelī pulksteni spidometrā, nezinu kā. Vajadzētu. Tas ir ASMR. Es vienkārši jautāju šitā. Laikam, kad ir jautā šits arī Jelēna. Jā. Ču. Šis ir mūsu rekords 17 minūtes. Opa. Beigsim pie Rimi iekamentus. Jā. Drīz beigsim savu video, kā dzirdējāt. Ja jūs jautājāt, cik ilgi mums ir tas aiksams, tad mēs varam atbildēt 2 nedēļas. Jā. Jā. Šito aicam ir forši braukt. Gan jau. Es jau īsti nezinu. Bet nu sēdēt viņā blakus arī vēl ērtāk nekā pēc stūras. Nezinu, man kaut kā ērti liekas blakus sēdot. Jā, tā rakstiet komentārus un laikojiet.